Iepamēžu pakaļ savai nenormāli krūtajai spolai, kas palika mašīnā, protams. Jau pa zakonu podlisti. Man parastā spola, kas man ir kolpojusi jau daudz un ilgi gadus, paņem un piekās man. Jāiet ir kaut kādi 300 metri, bet ja ir ar zābakiem jāiet pa smilti un vēl, ir ļoti grūti. Tā kā šitās vispār nekur redz, apgāzīšos. Tā kā ejam uz kempingu, īstenībā baigi foršā vieta. Varētu būt interesanti arī kaut kādus darba pasākums tur paveikt. Tas ir sagot copervo, viss notiek. Tikai, jāiet pakaļ spolai. Es varbūt pēc tam nofilmēšu, kā mēs tur izskriemies tur. Lai jūs redzētu un zināt. Laiks draņķīgs. Nedaudz lietus. Tā kā, kaut kā tā. Parādīšu vietiņu tur. Neticēsiet, esmu atnācis un uzminiet, kas ir tas. Šī ir tā lietiņa, kura man bija jāiet tik liels gabals pakaļ. Reku mūsu būdiņa. Šitā te, kur mēs dzīvojamies. Viņas te ir daudz. Tur neredz tālāk, laikam. Bet viņas kā čupiņi te ir. Te viņas ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 būdiņas. Foršais būs. Tagad slāšu apakaļ. Yes. Iešu apakaļ. Un tad jau parādīšu, kā tur izskatās. Nu jūru, noķēr. Tagad dodamies, protams, ka pa ūdeni, jo ūdens ir visur riņķī apkārt. Ejam uz pirmo sēkli. Pavām. Esmu uz pirmā sēkļa. Dodamies tālāk uz mūsu kempinga vietu. Te var redzēt, ka tur kaut kas bišķiņ spīd. Tas, kas brien iekšā spīdīgais, tas ir Jānis. Mums te ir viena copene. Tas ir Aigars. Labdien! Labdien, Aigar! Kā cope? Kā palēnām, te vēl tam kaut ko un kaut kas jau ir. Kaut kas jau ir. Spainis to būs pilns. Spainis. Tu ir parādīsim, reku redzi, tas ir spīdīgais, tas ir Jānis. Viņš brien iekšā. Mums ir... Te mums ir mūsu telts, kur mums ir mantas, paslēpties no visu. Protams, beņķīši, lai pasādētu paļrakstēt, nedaudz uzkodiņas. Nu, un tas jau ir tas, ko mēs esam saķēruši. Kā redzēt, spainīts nav nemaz tik maziņš. Šodien ir mūsu loma sākums. Pastīsimies, ko dara Jānis. Redzēt tā milzeni, tā spaini? Tu baigi spīdi. Protams. Nu? Šas naktī. Pastāst, kā tev iet šodien? Oi, tu redzēt tā milzeni? Tad tā var parādīt šitos. Nu, ejam parādīmies. Tikko izaugs, šitā tā ir malas, ka rekords. Šita te. Ne, tā aiziet. Šita te paskat. Oi, cik skaisti. Nu, paskaties, brīnišķīgi, nenormāli liela. Asiņā vai noslēdz. Skaties, kā vēl kāra. Nu, ejam pastamies, kā Regur Aigars vēl kāra. Cerams, ka būs. Regur, kā jau es teicu, kempings mums ir brīnišķīgs. Vieta ir vienkārši kolosāla. Arī būdiņa ir laba. Es beidzot ar savu
super spoli esmu atgriezies. Pa mežu. Varētu būt, ka nav. Nē, Pa mežu. Pa mežu staigājies. Laikam nav. Nē, O, vieni, re, kuj? Re. Bet tas nav labākais rezultāts, jo principā uz katra āķa pa vienam, pa lielam. Nu, sūdīgākajā gadījumā divas zivtiņas uz vienu lomu. Aiziesim līdz Fātrim. Mums regur te tāda, šitā ir jau 3. copene. O, Vīksniņš vēl kā ārā, Jānis vēl kā ārā. Pastīsimies, kas viņam tur ir. Viņš ir baigi spīdīgais. nav ko redzēt. Ir! Lūdzu ir! Šis brīnišķīgais kātiņš ir manējais, dēļ kā es gāju pakaļ. Regur tas spīdīgais ir Fāters. Regur šitā ir vēl viena manējā. Nu, jā. Labi, davai, Mārī. Tu savējās kaut kur vedi kūpināt? Pie Valdi? Eju, klausies. Tad aizrunā arī pie mums vietu. Kad mēs arī brauksim kūpināt. To izdomāsim rītā. Jā. Nu, īsāk sakot, Fāters vēl koordinē visu. Jā. Nu savādāk būs. Regur, vēl viena. Un es eju vēl tālāk, kur ir vēl viena. Nu, šī ir pēdējā. Tātad te kopsumā ir kaut kādi metri. Nu, 20 viennozīmīgi mēs esam ieklājušies. Nu, davai, tu jau sasālīji, nu labi, mums ir sāls līdzi, mēs sasālīs, nu davai tad sametamies un kūpinām vienā reizē visu, nu. Mēs brauksim kūpināt, mums ir jau kur. Pagaid, reku Renārs man saka, ka esot it kā kūpināt. Nu tad, jā, nu Bet labi. sazvanamies rītā. Labi, rītā sazvanamies. Jā, tieši tā. Davai sarunāt. Man jāsien āķis, davai. Davai, čau. Čau. Nu kā tev jau otrais āķis nolūdza? Jā, bet es tev nolauzu pats. Ārā ņemot no zivi. No zivis ārā ņemot. Bet man bija duplīts galā. Kas ir duplīt? Nu, divkāršais, ja? Nu, divas, jā. Jā. Nu labi, es beidzot esmu atnesis spoli. Aha. Tūlīt, Renčīt, Davai, tad es eju apakaļ uz mūsu kempingu, tur mēs taisīsim atkal. Taisīsim špīni augšā, nē, bet grunteni. Šitā manējā jaunā. Eku spīž. Tur var redzēt, ka spīd galā. Jau raustās, īstenībā vajadzētu vilkt ārā, bet nu, no sākuma sataisīsim spoli. Tas mans garnalīts, ko es izmantoju. Eku spīdīgais Jānis atkal. Nu ko, Drošākais, Jānis. Drošākais. Mani vienmēr var redzēt. Ja es iekrītu jūrā. Pastāstīji, kāpēc īstenībā tā veste tev vajadzīga ir? Ja nu es piedzeros, ievrienu jūrā līdz ceļiem un iekrītu. Sapinos makšķeru sauklā, mani redz, kur mani ķert. Bet nu labi, tā pirmā versija, kāpēc? Tā pirmā? Nu, vispār doma bija tāda, ka, ja nāk pārbaude, ja, un skatās, nu, kuriem ir tā atļauja makšķerēt, kuriem nav, tad, nu, protams, ka tiem, kuri ir uzkrītojuši, un tādi drošāki, ja, kā es, spīdīgs, tad pie tiem neies, protams, ka man nav atļauja. Tad, nu, varbūt tomēr neies. Tā kā mums arī bāze ir tāda spīdīga, gaiša un redzama. Varbūt tomēr pie mums nepienāks un neuzliks sodu. Tā doma bija. Nu labi, ko tu dari tagad? Ko tu esi sadarījis te? Salicis jaunas garnalītes, ja? Jā, es tik daudz garnās savā mūžā nās tīrījis. Es un cik dienā nē. Neko, es te iespraudu savu mietiņu, jā, lai es no ūdens redzu, kur ir truba, lai var taisni iemest. Neko tagad iešu mest. Nu aiziet. Nu ko, rekord bāzi jau var pa gabalu redzēt. Tā kā, nu turpināsim kaut kādu reportāžu. Neliela reportāža. Atcerieties, es rādīju, kur mums kempings ir. Īsāk sakot, pirms 5 minūtēm sapratām, ka kaut kas nav labi.
Mūsu kempings ir jau ūdenī. Mēs neesam paspējuši. Neesam paspējuši īsti visu novākt, kā mēs jau esam ūdenī. Kas notika? Tu neteici, ka tev bija maiss? Tev bija miskastes maiss? Jā, kas notika? Kas notika? Plūdi. Tev bija dod miskastes maiss. Nu, man jau tā arī krastā ir. Visi bēdīgi. Mans superīgais beņķis, uz kuru es vairs nevarēju pasēdēt. Un taisnība sakot, nu, jūs neredzat, bet, nu, ūdens bija it kā visu laiku līdz šejienai, nekur tālāk negāja. Un mums šitan bija aptuveni 5 metri. Un tagad jau... Eko. Tā, mēs mūkam projām. Sveiki! Protams, kad ir atkal tumsa. Ejam skatīties, kā mums iet ar kūpināšanu, kā ar šitām te butēm, jo pirmā mūsu eksperimentālā štelīte dur cauri žokļiem izgāzās. Un viņas visas no drātīm norāvās nost. Mēs bijām sasprāduši uz šitādām drātīm. Un tagad viņas visas ir vienā lielā pļackā. Bet mēs izdomājām jaunu, šitais nav kasts, jaunu epopeju. Nu, zini? Kur paņem pagājušo? Nē, viņš jau vēl, lai ir. Nu, praktiski jau, bet ir gatavs. Jāņem nost, jāliek nākošās. Jā, ir, man liekas, ka gatavs. Vajag ņemt nost. Pagāj iet, kur dodas. Taisi ciet, jā. Jā, bišķiņ vajag asāt čūtiņ atvaļā. Tad, nu, lūk, ir vesels spēns, kā redzējāt, tur ir pavisam nekas. Un būs drausmīgi daudz reizes jāliek, lai mēs vispār kaut ko varētu sakūpināt. Bet es ceru, ka tētim garšos, Jānim droši vien, kad arī garšos. Nu, mēģināsim kaut kā to atkal sadarīt. Bišķiņas izbisījies, jā, pa tām zīmēm, ka pirmā reize nesanāca. Bija tik smuki salikās tādās rindiņās, bet nu nesanāca, nu neko darīt. Turpinam Mikam dzimšanas dienu. Mums ir uģiņš. Galdu nerādīšu. Krēsls tur. Pasēžam. Šeit ir Kros dēls arī ciemos. Saki čau! Ernest! Dosi 5. Man bija plāns, vecīt, vispār. Do 5 ārēc. Yeah! Ekonomiski to vēl kaut ko, jā. Iedomājies raskodu, ārā ir -20. To arī braucot 8-9 no rīta no mājas, tu uzkurini visu forši. 4-5 stundas. Ir okei. Labi, nestīdinās, tur guļbērns. Nu, kaut kā tā.